FC Jūrmala un FK Jelgava. Jelgava uzvarēs! Jelgava uzvarēs! 82. numurs Kits Reimanis. 21. numurs Vladislavs Kosnovs. 17. numurs Igors Slavkovskis. Vārtus Jūrmalas stāvā guvis 6. numurs Konstantīns Belovs. Vārtus guvis 23. numurs Daniels Olā.
установка, которая была дана тренером, футболистами практически выполнялась. Мы перестроились, решили отдать пространство команде соперника и на хороших ответных атаках поймать его на ошибках. То, что у нас практически, наверное, сегодня и получилось. Milzīgs daudzums, gan pirmajā, gan otrajā puslaikā, dažādi standarta situācija, gan stūra sitieni, gan soda sitieni, bet mēs nereiz pat vārtu rāmī normāli nevarējām, netrāpījām, un tas, kas mums lidoja iepriekšējā spēlē vārtos, tas mums nelidoja šī spēlē. Otra liela problēma, ar ko mēs jau saskārāmies Gulbenē, un arī šobrīd tā ir problēma, tas, ko kolēģis teica par savu komandu, es arī par savu varu atkārtot, mums ir vairāk jaunie spēlētāji uz laukumu, kur spēle ļoti teiksim, ir mainīga un ir tīpaši pret pretinieku, kas pret viņiem spēlē fiziski agresīvu spēli. Tādi spēlētāji kā Klimovs, tādi spēlētāji kā Daņīlovs. Viņi, diemžēl, kaut kādās situācijās apjuka. Absolūti negribu teikt, ka tur ir kāda konkrēta spēlētāja vaina zaudējumā. Nē, tā tas nav. Mēs kopumā kolektīvo spēli ļoti vāji parādījām. Uztrauc tas, ka diezgan nekvalitatīvi nospēlējām uzbrukuma noslēgumā, jo no visiem standarta situācijām mēs, teiksim, reāli pat nespējām patraucēt vārtsargu pretinieku ar sitieniem. Tā kā tas tā uztrauc, un arī tāpat Lončakovu iziešana uz mājiņu nopelnīšana, 2 bērnišķīgas dzeltenās kartiņas, it īpaši pirmā, tas nekur nedara. Arī, teiksim, arī aizsardzības centrā es tā ceru, ka ar Kazūras atgriešanos mums tur būs šī lielā kārtība, jo šoreiz, principā, abi 2 goli iesākās no centrālās aizsardzības zonas. Tas tā īsumā, strādāsim, ir vēl priekšā 3 riņķi un nākamā spēle pēc 3 dienām. Diemžēl, laikam arī mēs esam šobrīd tādā jaunā attīstības stadijā, ka tas 2. gads gan ir sarežģīts no tā viedokļa, kā mūs uztver pretinieki, gan no tā, ka mēs, teiksim, paši esam kļuvuši jaunāki un arī, teiksim, kaut kur tas veiksmes faktors, ko mēs pagājušajā gadā ļoti labi izmantojam, šobrīd nav. Bet, principā ir skaidrs, ka visa pamatā ir tikai darbs. Darbs, kas var atrisināt visu citas receptes šeit nav. Un, diemžēl, šķiet, ka tā stabilitātes iegūšana būs diezgan ilgs process. Es pieļauju, ka Arta gadi... Protams, tas ir viens moments, un otrs moments, es domāju, ka, teiksim, Artis diezgan liels fizisks spēks izlika arī pēdējā spēlē ar Olimpu, un tīri fiziski bija mazliet paguris, un tā pašā laikā, protams, pretinieks piespieda diezgan daudz strādāt aizsardzībā, un tīpaši otrajā puslaikā to varēja manīt, kad it kā vajadzēja vairāk šīs te garās piespēles, mums bija pietiekami daudz uzbrukošās grupas spēlētāju uz laukumu, un šo te piespēļu pietrūka kā no balsta centra pusarga pozīcijā spēlējušiem spēlētājiem, tā arī no centra aizsargiem. Šobrīd ir 4 vadošās komandas un ir viss pārējais, kas katrā spēlē sitīsies uz dzīvību un nāvi. Visiem vajadzīgi punkti, visiem vajadzīgs uzvars, un tikai maksimāla koncentrēšanās uz katru spēli var teiksim, dot pozitīvu rezultātu.